Esiet visi sveicināti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā šajā 1. septembra svētdienā, šeit Mateja dievnamā klātienē un arī attālināti. Un, lai patiesi arī tas, ko varam kopīgi pārdomāt, ļauj mums atkal iesākt šo jauno cēlienu gan skolā, gan arī draudzē, gan dzīvē. Kā jau jūs redziet, tad šodien es aicinu, ka mēs varam pārdomāt kādu tēmu, kurai dots virsraksts svešinieks. Svešinieks. Un kāpēc es izvēlējos par to kopā ar jums domāt, runāt? Tāpēc, ka iesākot jauno mācību gadu, viena daļa būs svešinieki, būs jauniņie, būs jaunpienācēji skolā, kāda arī augstskolā, kādi darba vietā. Kādu laiku atpakaļ bija tāda neliela epizode kādā Rīgas sporta rotaļu nelielā laukumiņā, kur kādi pirmsskolas puiši divi meta grozā bumbu, sita pa futbola vārtiem bumbu un atnāca tādu pašu vecumu puisis. Un ļoti ātri viņš iesaistījās šajā spēlē ar kādu dialogu, kur bija apmēram šādi teikumi: Tu nemāki sist, tu netrāpi pa vārtiem, tu nemāki iemest, tu esi zaudētājs, skaties, kā es māku, es esmu labākais. Un ātri vien šī spēle izjuka, jo tie, kas bija sākuši, tie puiši vienkārši aizgāja projām. Un tas man kaut kā lika domāt par to, ka mēs dzīvojam laikā, kurā ļoti daudz un bieži mēs sastopamies ar svešiem, ar citādiem, ar jauniem. Un tāpēc tas jautājums ir, kāda būs mana attieksme, kāda būs mana rīcība? Un paklausīsimies vienu Bībeles tekstu no 3. Mūzes grāmatas 19. nodaļas, tur no 33. panta, kur ir rakstīts: Bet ja jūsu zemē pie jums piemājos svešinieks, tad jums nebūs viņu apspiest. Lai svešinieks, kas jūsu vidū piemīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem. Tev viņu būs mīlēt kā sev pašu. Jo jūs esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē. Es esmu tas Kungs, jūsu Dievs. Āmen. Redziet, vienmēr, kur ir saskarsme ar kādu jauno, svešo, nepazīstamo, ir zināms satraukums. Un šodien ir diezgan bieži lietoti tādi divi vārdi, kas arvien vairāk ienāk mūsu sarunvalodā, un tas ir bulings un mobbings. Bulings un mobbings. Un faktiski šie abi vārdi raksturo gandrīz vienādas darbības, proti, ka bulings un mobbings nozīmē kādu apzinātu un atkārtotu dažāda veida negatīvu rīcību pret kādu vienu vai vairāk cilvēku. Un ļoti bieži tur, kur ir bulings un mobbings, ir tāds sava veida trīsstūris, kur ir vārmāka, kur ir cietējs un kur ir skatītāji. Un šo bulingu vairāk attiecina uz mācību iestādēm, kur šie pārdarījumi un vardarbība notiek audzēkņu vidū, bet mobbings vairāk tiek raksturots darba vidē starp kolēģiem vai priekšnieku un padoto. Un interesanti, ka 2018. gadā OECD organizācijas 75 pasaules valstīs veids kādu pētījumu par bulingu, jeb par šo dažādu veidu vardarbību, izplatību 15 gadu vecos vai jaunos pusauģos mācību vidē. Un Latvijā 35,5%
pusauģi šajā 15 gadu vecumā mācību iestādēs vairākas reizes mēnesī cieš no biedru pazemojumiem, ņirgāšanās vai arī fiziskas vardarbības. Un šis bullying, jeb vardarbības līmenis 15 gadu vecumā Latvijā ir visaugstākais Eiropas Savienībā. Es biju skatījos, kas tad par šiem gadiem ir mainījies. Tas procents ir samazinājies, bet ne radikāli. Un tātad mēs šajā dienā esam aicināti domāt par to, kā tad svešinieks jūtās. Varbūt arī es pats esmu kādreiz svešinieks, un kāda būtu tie soļi, jeb tā mana attieksme pret tiem, kas ir citādāki, nepazīstami, atšķirīgi. Redziet, varbūt vajadzētu sākt domāt vispirms, kā tad ir ar mani pašu. Vai es visur, kur mana dzīve rit, esmu savējais. Un ir tāds teiciens baltais zvirbulis. Citiem vārdiem sakot, ka dažkārt es pat esmu svešinieks, jeb citādāks savējo vidū. Un tāpēc tas jautājums ir, vai es esmu svešinieks vai savējais savā ģimenē, savos rados, savos tuviniekos. Mans vectēvs, kurš nāca pasaulē pagājušā gadsimta sākumā, piedzima tur Dienvidu Kurzemē, Jūrmalciemā, kā ārlaulības bērns. Un faktiski viņš ar savu mammu bija kā izstumtie tajā laikā, tajā ciemā, un faktiski neviens ar viņiem negribēja draudzēties, kaut ko kopīgi darīt. Jo tajā laikā tas skaitījās, ka tā ģimene, tāds kaut arī bērns ne pie kā nav vainīgs, tomēr netiek pieņemts. Viņš gāja jūrā, Pirmā pasaules karā apprecējās, viņam bija 6 bērni, viens no tiem arī mans tēvs. Un savukārt es kā viņa mazdēls pagājušā nedēļā varējām pateikties Dievam par kārtējo mazbērniņu. Sabīnei un Mārtiņam 30. augustā nāca pasaulē dēliņš. Tā kā augustā dzimis, viņu nosauc arī par Augustu. Un tas ir 14. mums ar Lāsmu. Un mēs redzam, kā Dievs no cilvēka, kas bija izraidīts, nosodīts, izstumts, kā viņam turoties un ejot kopā ar Dievu, Dievs viņu svētīja, sargāja un viss turpinās. Bet mēs varam būt kādreiz svešie savējo vidū, un dažkārt pat laulātie gadiem ejot, saka, mēs kaut kā kļuvām sveši viens otram. Mums vairs nav tās tuvības un tā patikšana, mēs esam svešinieki. Mēs dažkārt varam būt svešinieki arī savā profesionālā, jeb darba vidē, ar saviem kolēģiem. Mēs varam būt svešinieki arī mācību iestādē. Mēs varam būt svešinieki arī draudzē, kādā kalpošanā vai vispār kristīgā sabiedrībā, kad mēs it kā atzīstam tās vērtības un pieņemam tās, bet kaut kā esam tā kā vieni. Kādus gadus atpakaļ pie manis nāca kāds jauns cilvēks, un viņš sacīja, ka viņš gribētu aprunāties, un tas, ko viņi vēlējās, lai es viņus salauzāju. Labi, mēs sākām sarunāties, un es kādā brīdī jautāju, kāpēc jūs nākat pie manis? Un šis jaunais cilvēks saka, bet jūs esat mans mācītājs. Un skaidrs, ka es visus tā kā nepazīstu, un it sevišķi varbūt jaunos cilvēkus, bet kaut kā likās, ka es viņu neesmu manījis nekad Mateja baznīcā. Un es teicu, bet kāda mēs esam tikušies, vai cik bieži? Viņš saka, jūs jau katru gadu Ziemassvētkos nācāt manā skolā kā mācītājs. 9 gadus no vietas. Jūs esat mans mācītājs. Es domāju, pietiek vienreiz gadā satikties, un tu esi savējais.
redziet, mēs vairāk ar svešinieku domājam tie, kas ir iebraukuši šeit, kas ir no citām rasēm, citām tautām, kas ir imigranti. Un mēs jau dzirdam, ka gan Vācijā, gan visā Eiropā tā ir liela problēma, un arvien stingrāk būs šie regulējumi un noteikumi, lai Eiropa arī pasargātu no kāda nekontrolēta sveštautiešu imigrantu iekļūšanas. Un attiecībā uz šiem citautiešiem ir kādi 3 jēdzieni, kur arī tiek bieži lietot un kas raksturo, kas notiek ar šiem svešiniekiem. Tas pirmais vārds ir asimilācija. Asimilācija. Un tas nozīmē, ka šie svešinieki, jeb šie sveštautieši, imigranti tiek pilnā veidā pārveidoti. Viņi tiek asimilēti. Viņu identitāte, viņu valoda, viņa kultūra faktiski tiek atņemta prom, un viņi pilnībā tiek iekļauti šajā tautā, pamatnācijā. Vidējā mana meita Gritiņa ar ģimeni, viņa kāds 7 gadus dzīvoja Ņujorkā. Un tad, kad viņa meitiņai Jasmīnai vajadzēja sākt iet skolā, viņa bija liels izvēles priekšā. Jo viņa saprata, ja meitiņa un vēlāk arī dēls sāks iet Amerikā skolā, tad tajā mācību vidē, draugu vidē skaidrs, ka viņi paliks ļoti amerikanizēti. Un pēc kādām pārdomām un arī runāšanas un lūkšanas un saprašanas viņi pārcēlās atpakaļ uz Latviju, lai saglabātu savu valodu, savu kultūru, savu identitāti, lai netiktu asimilēti. Tas otrs vārds ir segregācija. Tas nozīmē, ka šie svešinieki, jeb citautieši, tiek izslēgti no pamatvides. Tas nozīmē, ka viņi veido savu kopienu, savu vidi, savu noslēgtu sabiedrību. Un faktiski tur valda viņu likumi, viņu kārtība, un savukārt tās pamattautas likuma, noteikuma, kultūra, valoda faktiski uz viņiem neatiecas. Un mēs jau zinām, ka tāda segregācija ļoti spilgti bija savā laikā Dienvidāfrikā. Tur Nelsons Mandela par to cīnījās. Faktiski tāda segregācija jau ļoti ilgi bija Amerikas Savienotās valstīs starp melniem, afroamerikāņiem un baltiem, kur viņi bija atdalīti. Viņi nevarēja braukt kopīgos autobusos, viņi nemācījās kopīgās publiskās skolās, nevarēja kafejnīcās iet kopā un tam līdzīgi. Bija ļoti segregēti, nodalīti, atšķirti viens no otra. Un tāpēc tas trešais vārds, ko visbiežāk mēs dzirdam, jau ir integrācija. Tā ir iekļaušana, jeb apvienošana, kad mēs varam saglabāt kaut ko no savas identitātes, bet tajā pašā laikā mēs iekļaujamies sabiedrībā, kultūrā, valodā un esam kā vienota tauta un nācija. Kad mēs domājam tādā Bībeles kontekstā par svešinieku, tad redzam, ka vecajā derībā par svešinieku uzskatīt to, kas uz kādu laiku ir ieradies, ieceļojis Dieva tautas teritorijā, kas varēja būt kādi tirgotāji, ceļotāji, un arī vēl uzskatīja par svešiniekiem tos, kas jau dzīvoja tajā teritorijā, bet tad, kad izrēlieši šo zemi iekaroja vai ieņēma, tie pamatiedzīvotāji tur palika. Un, kā mēs lasījām, viņus nedrīkstēja kaut kā diskriminēt vai apspiest. Par viņiem vajadzēja izturēties tāpat kā pret savējiem un mīlēt viņus. Un viņi pat varēja arī baudīt visu to kā Dieva tauta, ja viņi tika apgraizīti vai iekļauti arī viņu ticībā. Bet jaunajā derībā mēs faktiski ar šo vārdu svešinieks saprotam vēl plašāk vai dziļāk, un tur ar vārdu svešinieks mēs saprotam tādā garīgā izpratnē. Proti, ka šajā zemes dzīvē ik viens kristietis ir kā svešinieks. Ik viens Dievam ticīgais šajā zemē ir kā svešinieks. Tur Filipiešiem 3. nodaļā Pāvils saka, mūsu piederība ir debesis. Mūsu piederība ir debesis. Un tur Ebrejiem 11. nodaļā mēs lasām, mēs esam svešinieki un piemājotāji virs zemes. Mēs esam svešinieki un piemājotāji virs zemes. Un redziet, to visu tā savelkot kopā, mums ir svarīgi svešiniekus, jeb citādos iekļaut ne tikai savā, latviskā vidē, valodā, kultūrā, tradīcijās, uzskatos,
Bet vēl svarīgāk, mūsu kristiešu uzdevums ir iekļaut svešos jaunos Dieva valstībā. Dieva valstībā. Tātad tas garais ievads par to, ka mēs dzīvojam laikā, kur ļoti bieži un daudz mēs sastopamies ar nepazīstamiem, svešiem, jauniem, citādiem cilvēkiem. Un mums ir jābūt kādai attieksmei, vēl vairāk Dieva vārds mums saka, ka mums ir jārīkojas ar kādu noteiktu rīcību, lai šos svešiniekus darītu par savējiem. Un 3 soļi, kādas 3 rīcības, kā mēs svešiniekus varam darīt par savējiem, kā mēs varam mazināt šo satraukumu, šo nedrošību, šo stresu cilvēkiem, kuri ir sveši mūsu vidū. Un 3 soļi. Tā ir viesmīlība, tā ir pamācība un tā ir palīdzība. Tātad viesmīlība. Kā izturēties pret svešinieku? Ar ko sākt? Sākt ar viesmīlību. Tur Apostoļu darbu grāmatā 27. un 28. nodaļā ir diezgan garš tāds stāsts un apraksts, kā Pāvils tiek apcietināts un vests uz Romu. Un tur viņš tiek no viena kuģa pārcelts otrā kuģī. Tur tas ceļojums ir garš ar dažādām pieturas vietām, bet tajā pēdējā ceļojuma fāzē, tajā kuģī, kur viņš tiek vests un uz kur ir vairāk kā 270 cilvēki, viņi nokļūst milzīgā vētrā, ka viņi beigās neredzēja ne gaismu, ne tumsu, ne zvaigznes, ne sauli. Un vairākas dienas viņi tiek mētāti, un viņi domā, ka ies bojā. Dievs viņam atklāja Pāvilam, kad viņi neies bojā, bet, lai kuģis nenogrimst, viņi izmet visu kravu, viņi izmet visu pārtiku, un beigās pie kādas salas viņi tiek izmesti krastā. Un tad mēs tur lasām Apostoļu darbos, kad viņi šajā Melites salā tiek izmesti, tad mēs lasām: iezemieši mums parādīja neparastu laipnību. Tie uzkūruši uguni mūs visus uzņēma pie sevis, jo bija sācis līt lietus un bija augsts. Redziet, sveši cilvēki satiekās, bet tiek parādīta un piedzīvot neparastu viesmīlību. Un vārds viesmīlība jau sastāv no 2 vārdiem - viesi un mīlība. Viesi un mīlība. Un redziet, kāpēc ir tik svarīgi parādīt viesmīlību svešiem cilvēkiem? Tas pamats jau slēpjas tur, ka Dievam katrs cilvēks ir dārgs. Dievam katrs cilvēks ir nozīmīgs. Dievs galu galā sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu mirt par katru cilvēku. Tāpēc, ka tas viņam ir dārgs. Katrs cilvēks ir īpašs, nozīmīgs, vajadzīgs, svarīgs. Un vai es varu atgrūst, nicināt, pazemot to, kura dēļ Kristus ir miris, kas Dievam ir dārgs? Bet viesmīlība ir svarīga arī tāpēc, ka tā vienmēr atver sirdi uz otru cilvēku. Viesmīlība vienmēr ir atslēga uz svešinieku. Mēs lasām tur Romiešiem 12:13. Centieties parādīt viesmīlību. Ebrejiem 13:2. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. 1. Pētera 4:9. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Redziet, viesmīlība nav tik tā nejauši pieminēta kaut kāda frāze, kas runā par pieklājību vai attieksmi pret citiem cilvēkiem. Viesmīlībai ir daudz dziļāka nozīme, un vēl tāpēc vairāk kārtīgi tā tiek arī pieminēta. Viesmīlība ir tā, kas ļauj otru cilvēku uzlūkot kā dieva vērtību. Un viesmīlība ir spēja otru ieraudzīt, viesmīlība ir spēja aprunāties, pieiet klāt, būt laipnam, draudzīgam. Varētu teikt, ka viesmīlība ir savā veidā kļūt par gidu otram cilvēkam. Viesmīlība ir skatīties ar svešinieku acīm. Viesmīlība ir just ar svešinieka sirdi un izjūtām.
tajā vidē, kur viņš ir. Ja cilvēks, ja svešinieks piedzīvo viesmīlību, viņš vēlas tur atgriezties. Tāpēc jau tajā apkalpojošajā biznesā ir tik svarīgi būt viesmīlīgam. Un ja tas nenotiek, tad tā ir pirmā un pēdējā reize, kad es tur iegriežos. Viesmīlība nozīmē, ka cilvēks jūtas droši, viņš jūtas labi, saprotoši, kā mājās. Un tāpēc tas jautājums jau ir, cik es esmu atvērts svešiem cilvēkiem. Mēs šeit baznīcā varētu jautāt, bet cik mūsu draudze ir atvērta svešiem cilvēkiem? Cik Mateja draudze ir viesmīlīga kādam svešiniekam, kādam jaunam, kādam citādam cilvēkam, kur es nepazīstu? Cik kāda no kalpošanām vai darbības nozarēm ir atvērta svešam cilvēkam? Un mēs varētu tā padomāt, kad es pēdējo reizi ar kādu svešinieku aprunājos. Biju laipns, atsaucīgs, viesmīlība. Tas otrs vārds ir pamācība. Pamāc otru ar pacietību. Pamāc otru. Un šī pamācība, es gribētu teikt, sastāv no tādām divām fāzēm vai diviem virzieniem. Un tas pirmais ir sastopoties ar svešinieku, jauno vai nepazīstamo. Mēs jau tā kā viņu novērojam un novērtējam. Un ja kaut kas viņa rīcībā vai uzvedībā nesaskan ar manu subjektīvo izpratni par to, kas ir pareizs un labs, tad es viņu ignorēju, tad izliekos, ka es viņu vispār neredzu. Katrā ziņā es neko ar viņu nedaru. Bet redziet, Dievvvārds mums aicina uz kādām divām rīcībām. Jo pat arī tie, kurus mēs varam saukt par savējiem, vai arī tos, kurus mēs pat pazīstam, bet kuri nepazīst Kristu, ir savu veidu svešinieki. Visi, kas nepazīst Kristu, ir viņam sveši. Un tāpēc tas pirmais mūsu uzdevums ir pasludināt patiesību. Atklāt, pasludināt prieka vēstu, cerības vēstu, evaņģēliju, glābšanas vēstu. Apliecināt un pasludināt ticību par dzīvo Kristu, kurš ir mūsu dzīves, jēgas un mūžības pamats. Un ar to viss sāks. Pārējais viss ir detaļas vai tikai izriet no tām. Un tāpēc mēs arī lasām tur Kristus vārdus Marka evaņģēlijā: ejiet pa visu pasauli un pasludiniet. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Tur 2. Timoteja 4:2 pasludini Dieva vārdu. Pasludini Dieva vārdu, uzstājies laikā un nelaikā. Jau pravietis Ēcikēls tur 2:7 saka, bet tu pasludini tiem manus vārdus. Citiem vārdiem sakot, tad, kad mums ir izveidojusies kāda viesmīlīgas pilna atmosfēra, mums pēc iespējas ātrāk ir jāatklāj patiesība par to, ko mēs ticam, kam mēs piederam un kam mēs kalpojam. Un tas nozīmē, ka es apliecinu ticību Jēzum Kristum un apliecinu tās vērtības, kuras pamatojas Bībelē. Bet tad ir tikpat svarīgi ne tikai pasludināt, apliecināt, bet arī pamācīt, paskaidrot, parādīt, iedrošināt svešinieku šajā jaunajā ceļā. Un redziet, Kolosiešiem 2:2 mēs lasām Pāvila vārdus: viņu sirdīm jābūt stiprinātam ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un saprastu Dieva noslēpumus, proti Kristus. Redziet, mūsu pamācībai varbūt ir tīri praktiski un kas ir saistīta ar kādu konkrētu lietu vai situāciju, bet tās dziļākais mērķis cilvēkam pamācīt par dzīvi ir lai viņš pieaug atziņā un saprastu, kas vispār dzīvē ir nozīmīgs un svarīgs, lai viņš saprastu Kristu un viņa darbu un nozīmi mūsu dzīvē. Un ir jau tā, ka Dievs katram ir devis spēju, un kādam varbūt īpašāk, tur Romiešiem 12. nodaļā, tur Pāvils runā par to, ka ir dažādas spējas dažādiem cilvēkiem, bet ir arī spēja pamācīt
spēja mācīt. Redziet, un Jēzus tur Mateja evaņģēlija noslēgumā 28. saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, un tad viņš saka, tās mācīdami, tātad visus tautas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mācīt ar vārdiem, bet vislabāk ar savu dzīves piemēru. Kā tas, ko mēs saprotam, kam ticam, kā tas darbojas manā dzīvē, manā ikdienā, tas ir vislabākais mācības veids vai metode. Un redziet, vēl ir svarīgi saprast to, vai es pats ļaujos mācīt. Vai es esmu atvērts tam, ko Dievs grib man mācīt. Jo, redziet, ir jau tādas situācijas, ka sastopoties ar svešiem cilvēkiem un viņu dzīves situācijām, mums pilnīgi nav nekāda ideja, kā viņas risināt. Kā palīdzēt, kādu padomu dot. Un tāpēc, ko Jēzus saka, tur Jāņa evaņģēlijā 14:26, Jēzus saka, bet aizstāvis Svētais Gars, tas jums visu mācīs. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Un vai jūs neesat dzīvē piedzīvojuši tā, ka jums ir kādas situācijas, kur kādi cilvēki prasa padomu, un mēs tik klusībā domājam, kungs, bet ko es viņam varu pateikt? Un mēs varam tikai lūgt Dievu, kungs, dod kaut kādu gudrību, kā pateikt. Un liekas, kaut ko esam sacījuši un šķiramies, un liekas, tam nekāda nozīme nebija, un jēga bija kaut kāds laiks, ko pavadījām sarunāties. Bet paiet kāds laiks, to cilvēku satiekam, dažkārt pat nepazīstam, un viņš saka, paldies toreiz par to sarunu. Paldies toreiz par tiem vārdiem. Un mēs skaidri saprotam, ka tas nebija no mums, bet Dievs mūs lietoja, ka Svētais Gars bija tas, kas mūsu prātā un mutē lika kādus vārdus, kādas domas, kādus padomus, kas tam cilvēkam izrādījās bija par svētību. Un tāpēc, redziet, lai mēs varētu pamācīt vai kādam cilvēkam būt par atbalstu, mums ir savu dzīve jāvēl tik tuvu, tik klātesoši mūsu kungam, lai Svētais Gars varētu mani mācīt, un es varētu dzirdēt un saprast to, ko viņš grib teikt. Un paklusēt un neteikt to, kas nav jāsaka. Tātad, lai svešais kļūtu par savējo, mums ir jābūt viesmīlīgiem, un mēs esam aicināti pamācīt. Tā kā skolotājs, kā vecāki pamāca mazam, jaunam bērnam pamazām tikt galā ar dzīvi, kamēr viņš kļūst pastāvīgs. Un visbeidzot, palīdz svešiniekam. Svešinieki par savējo dara viesmīlību, svešinieki par savējo dara pamācību par to, kas ir pareizi, kas ir labi, kā vajag veidot dzīvi. Bet ļoti par svētību nāk kāda praktiska rīcība, praktiska palīdzība. Un tur Romiešu vēstulē 16. nodaļā, pēdējā vēstulē, ir aprakstīta kāda situācija, kur Pāvils aicina Romas draudzei parūpēties par šo svešinieci. Jo var saprast, ka šo vēstuli Romas draudzei atnesa viena kalpotāja Foiba no Kenherijas draudzes. Un viņa nodeva šo vēstuli Romiešu draudzei, un tad Pāvils tur saka 16.2. Uzņemiet viņu, tātad šo Foibu, uzņemiet viņu iekš tā kunga, kā svētajiem klājas, un palīdziet viņai. Redziet, viņa svešiniece, kas nonākusi Romas draudzē, un Pāvils saka, bet viņai, šai svešiniecei, palīdziet viņai. Un redziet, Bībele ļoti skaidri atkal šeit parāda tādus divus virzienus, kā tad mums ir jārīkojas. Mums ir jārūpējas un jāgādā par savējiem. Un tur 1. Timoteja 5.8. Pāvils ļoti asrunā. Tas, kurš negādā par savējiem, tas, kurš nerūpējas par savējiem, tas ir sliktāks par pagānu. Ļoti skarbi. Bet Bībele, tas otrs virziens ļoti skaidri parāda, ka mums ir jāparāda rūpes, mums ir jāgādā, jāpalīdz arī svešiniekiem. Efeziešiem 2.10. Mēs esam Dieva darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem.
Un 1. Tesaloniešu 5:17 mēs jums liekam pie sirds, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājajiem. Esiet pacietīgi pret visiem. Un tad Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā ir tāda pagara līdzība, ko Jēzus stāsta par tiem, kas būs tie tēva svētītie, kuri iemantos debesu valstību, jeb kas iemantos mūžīgo dzīvību. Un tad tur Jēzus runā par dažāda veida darbībām, rīcībām, jeb attieksmi pret noteiktām ļaužu grupām, ko varētu visus apzīmēt ar vismazākajiem, ar tiem visnevērtākajiem, ar tiem vissliktākā situācijā esošiem. Un viņš runā tur par izsalkušiem, par slimiem, par kailiem, par cietumniekiem un arī par svešiniekiem. Šajā līdzībā 4 reizes viņš min šo vārdu svešinieks. Un tad tur Jēzus min vairākas darbības, kuras vai nu tiek darītas, vai netiek darītas. Un no tā, vai viņas tiek darītas, un tad tu iemanto debesu valstību, vai netiek darītas, un tu pazaudē Dieva žēlastību un debesu valstību. Un tur viņš saka, paēdināt un padzirdināt izsalkušos, apģērbt kailos, apmeklēt un kalpot slimiem un cietumniekiem. Un 4 reizes viņš runā par svešinieku uzņemšanu. Uzņemt svešinieks. Redziet, faktiski šeit ir ļoti konkrētas darbības, 6 rīcības, kas izšķir debesu valstību. Un tur beigās viņš saka, ko es darīšu vienam no šiem maniem vismazākajiem. Tas nav teikts tur no Āfrikas, vai no Āzijas, vai no Eiropas, vai vienalga no kurienes kādam mazam cilvēciņam, bet viņš šos vismazos saka, tie ir mani. Ko es darīšu vienam no šiem maniem vismazākajiem, to es esmu man darījuši. Redziet, mēs domājam, kā es varu izpelnīties Dieva labvēlību, kā es varu iemantot Dieva svētību savā dzīvē. Caur konkrētu rīcību kādam no šiem vismazākajiem, arī svešiniekam. Un redziet, Dievs jau katram no mums ir devis kādas spējas, kādu talantu, kādu varēšanu, arī kādus resursus, arī ticību, ka mēs kādam svešiniekam, kādam jaunam, kādam citam varam būt par palīgu, varam būt par svētību, varam būt par to, kas šo svešinieku dara par savējo. Un tas prasa, uzticēšanos, dažkārt riskēšanu, tas prasa soli pa solim, tas dažkārt arī pieļauj kļūdīšanos, un tas prasa piedošanu. Tas nav kādreiz viegls process, bet tas ir aicinājums, ko Dievs mūs aicina. ASV, Amerikas Savienoto Valstu prezidents Abrahams Linkolns, kad bija beidzies postošais pilsoņu karš no 1861. līdz 65. gadam Amerikas Savienotās valstīs, kad ziemeļi karoja ar dienvidniekiem, un kur sāk parādīties faktiski pirmo reizi, varētu teikt, modernie kaujas ieroči, un kopumā Amerika zaudēja ap 1 miljonu iedzīvotāju šajā karā. Un kad tas tika beidzies un tika atcelta verdzība un tauta pamazām tika apvienota, tad kāda no prezidenta Linkolna padomniekiem sacīja, prezidenta kungs, kāpēc jūs neiznīcinat savus ienaidniekus? Kāpēc jūs neiznīcinat savus ienaidniekus? Un prezidents atbildēja, es viņus iznīcinu. Es viņus daru par saviem draugiem. Es viņus daru par saviem draugiem. Redziet, ko man vajadzētu darīt ar svešo? Mēs arvien vairāk dzīvojam vidē, kurā varam ātri redzēt, dzirdēt, sarunāties, it kā būt kopā. Bet tomēr aptaujas rāda, ka arvien vairāk ir cilvēku, kas jūtas sveši,
kas jūtas vientuļi, kas jūtas nevienam nevajadzīgi, aizmirsti, sveši. Un tieši tāpēc, gan iesākot jauno mācību gadu, gan vispār dzīvē, ejot un dzīvojot, Dievs mums jautā, vai es esmu tas, kurš kādu svešinieku var darīt par savējo. Savējo tautai, savējo draudzei, savējo darbam, savējo debesu valstībai. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Pielūgsim Dievu. Kungs, Jēzus, mēs pateicamies, ka pazīstot Tevi, mēs neesam svešinieki. Ka pazīstot Tevi, mēs kļūstam par Taviem draugiem, un savā starpā mēs varam būt kā māsas un brāļi. Un, Dievs, ja Tu mūs esi darījis par savējiem, tad palīdz, Kungs, mums nenorobežoties un nepriecāties tikai savā starpā, kad varam būt pazīstami un draudzīgi viens pret otru. Bet, Kungs, ka Tu mūs esi aicinājis šajā misijā būt atvērtiem, redzīgiem, viesmīlīgiem, palīdzēt saprast un palīdzēt ar kaut ko konkrētu tiem, kas ir sveši, kas jūtas apjukuši dzīvē, kas īsti nezina savu ceļu un savas izvēles. Kungs, palīdz, ka mēs varētu būt tik daudziem vēl par atbalstu, lai viņi kļūtu par savējiem. Āmen.